Jā, es gribu vienkārši tādas krūtas austiņas, lai būtu tik krūts kā tu. RD elektronikā, un man nāca klāt kvaltūra. Kvaltūra? Jā, un pele komplektā. Kvaltūra un pele, jā? Jā. Kvaltūra un pele. Cik pa 30 eiro. Redz, man austiņas, tastatūra, pele un vecene maksā, bet mazāk nekā vēl. Bet, diemžēl, tā ir. Kāds tev ir? Kāds ir šitais te modelis austiņām? Nezinu, es pēc tam pateikšu. Es vienkārši arī gribu tādas austiņas, zin kā, lai streamā tur neizskatīsos pēc čaiņika. Nopērk. Jā, bet galvenais bez šitās te noglusnēm, ja? Vienkārši Vai saprot, masjana. lieta ir tāda, ja tu neteiksi, kā sauc tavu draudzeni, es domāšu, ka viņu sauc kaut kāda Duņka Jefrasiņka vai Antaņina Ģirma Doktoravna. Tu gribi, lai es aizrījos valstī, kā biju, Nu neizrījies, kam tad es teikšu, kabūm, satanās. Nē, no asim ir interaktīvā kopa sadarbība, ja? Ar meitenēm. A tev, kas ir? Nu, pagaļ, mums ir kāda interaktīva. Tu teici, ja tev nav nekādas sadarbības ar pieredzes ar zivīm, jā? Ir man pieredzes. Kā ar pīlēm? Man vienkārši ir viens paziņa, kuram ir ļoti laba sadarbība ar pīlēm. Jā, kā tava draudzene attiecās to, ka tev ir sadarbība ar zivīm? Da viņai pohrin, viņai ir katuška. Nu, kāda viņai starpība? Viņa saka, mani katuška, man tavs sadarbība ar zivīm neinteresē. Bļaļ, astuma nobeigs. I open this Rhinogel YouTube channel and I wonder what's inside. Jā, pastāst pirmās, kāda ir tava veiksmes formula, pastāst. Jā. Lai atrastu meiteni. Kas jādara, lai atrastu draudzeni? Mums jāspēlē Fishing Planet, vai mums ir vajag austiņas, lai būtu kā čaiņiks, ne? Uz pasākumiem jāiet. Uz kādiem? Uz kādiem pasākumiem? Jebkādiem. Jebkādiem. Tas ir gultas pasākumi, vai nakts klubi, vai bāri, vai restorāni. Nakts klubi, jā. Nakts klubi, tu zini, kā mēs esam tajā kategorijā, ka mēs jau esam pa veci un mums nelaidīs iekšā. Jā, mēs jau esam skūfi, bet mēs nevaram iet uz nakts klubi. Mēs jau esam sugar daddy. Vot mūsu nakts klubs, bet tas tevi jau laiž visādos tur krutajos klubos. Jau uz kādu klubu tu staigā? Vot kur draudzeni var dabūt. Es eju uz First klubu. Tava metode, kā dabūt draudzeni First klubā? Nu jā, nu padalies, varbūt es aizbraukšu pie Aša ciemos. Nu, mēs aiziesim uz Firstu. Mēs divi veikši tādu normāli paņemsim pa sotaciņu uz krūts, jā? Jā, un aiziesim uz Firstu. Jā. Jādejo. Zin kā, Tev jānāk uz klubu un jādejo, un tad tev būs draudzeni. Jā. Tā ir kaut kāda jauna stratēģija, vienkārši iepriekš tu teici, ka tam vajadzīgs ir tikai communities. Tālāk es aizeju un sāku dejot. Nu. Tu esi kratīties, jā? Vienkārši kratīties, jā? Kā pareizi dejot? Jā, tur moškar būtu vienkārši jākratās, mēs jau nezinām. Nu, tā kā epileptiķis. Var kā citu gribi. Tu saprat, pa ko es runāju, domāju, jā? Želejveidīgais. Tumšākajā stūrī, bet tirinās, kratās, bet es dejoju ritmā, bet atpisoties. Cilvēks, kas atnācis uz klubu pakratīties tumšākajā stūrī.
Nē, nu labi, okei, tu iznāc tātad, tu seko, tu atnāc uz klubu, tagad tu izēji uz deju grīdas, ja? Tu sāc kratīties. Tu kraties un tālāk. Jā, un tālāk ir meitene. Nu, pasāst, kas tālāk notiek. Reāli. Vienkārši tu gribi teikt, vienkārši tu aizēji klubā pakraties un tev parādās draudzene? Jā. Kāpēc man tāda sajūta, ka es tikko viņam priekšā visu pateicu? Vai ne? What do you mean? Man tev jautājums, kā tu ar savu draudzeni iepazinies? Bija pasākumā un pakratījies? Nē? Nu, bet kā viņa tevī, pateica, Iemīlējās. Jā, pastāst, kas tu viņu ar aizgājām pateica, es tādiem klucīšiem nespēlēšos, vai krītiņus viņai bāzi kaut kur, vai es nezinu, es bizēm raustīju, pastāsti, Krītiņus to bāzi začem. Nu jā, Jūs spēlējāt krītiņus? Nē? Vai mīnusu spēlējāt, moška, vai bumbu Kristiki daudzēt nolika volejbolu? punktiņus, tur es nezinu, volejbolu. Ko jūs tur darījāt? Mega jautājums. Tu zini, kas ir litrabols? Nē. Da labi. Bet tu taču biji klubā, Nu. Viņš ērā traka ieslēdz. Klubā visi spēlē litrabolu. Metriņu paņem, piemēram. Zini, kas ir metriņš? Jā, zinu. Vai tu kautrējies no metriņa? Kautrējās no katuškas. Tiks tā grēcāts. What the happens? What inside? Zini tā, Džeks Papjāņa apprecās no rīta pamostās, un tur sievietes vietā. Un viņam prosta, I wonder what's inside. Galvenais, ka nav kūlēs. Tā kā arī nē. Arī tik līdz uzdevu jautājumu, es saku, ko tev malalietkas? Čipa viņš sākumā nav, nē, viņai čipa ir 18. Es saku, nu bet tāpat, ka es saku, kāpēc viņus bano tavējots cilvēks, ar kuriem tu spēlē kopā vispār un kaut kādu kontentu veido. Viņš čipa tāds, un pazūdis jau. Nu viņi viss, atspārdies, uzspārdies, ko lai saka. Atspārdies, uzspārdies, piespārdies, iespārdies, aizspārdies, pārspārdies, izspārdies, nospārdies, atspārdies, apspārdies, paspārdies, priekšspārdies, līdzspārdies, caurspārdies, visspārdies, prom! Vajag strīmā ieslēgt to dziesmu. Zini tā, Rinogel, ko? Atspārdies, uzspārdies, nospārdies. Es, kad strādāju apsardzē, man bija viena meitene. Karoči, strādāju tādā veikalā vienā, kur bieži notika visādas degustācijas. Nu, ķipa veikals kaut kas līdzīgs tā kā Rimī. Nu, un tur bija degustācijas visāds. Viena meitene vienreiz tur degustēja kaut kādu desiņu. Tā viņai arī palika iesauka. Kalbaska. Desiņa. Kaut kādu Kalbaska, sausage. Ķipa salamī kaut kādu desu viņa tur degustēja. Un mēs atnāca uz apsardzes posteni pie kasēm, skaties. Šī tur skraida savu desu, es tāds. Vienreiz paik garām paķer desiņu, otrais paķer desiņu. Pēc tam jau šī nāk tādu uz manu pusi, es tāds, kalbaska, nečurp. Bet tā normāls skuķis vispār. Ej, stajāj! Nebļau, elpo mierīgi. Vai man Nē, visi pareizi. Oi, au. Все, kabums tādas, ja? Baļoda. Skaidrs, man emotional damage, gribi vai negribi. Informācijas un paņēma. Primērs Rinogels, es zinu, smēri degunā Rinogels. Nu, nē, saprot, kas pa lietu, ja? Mēs viņam izdomājām iesauku, nu kā ne iesauku, bet YouTube vārdu Rin Games. Tāpēc es viņu saucu par Rinogelu. Labi, es bišķi savādāk sadzirdēju laikam, bet nu labi, es neteikšu to vārdu. Invalid password, try again. Passwords ir invalid. Invalid password. Kāds Davai, please. viņš ir ratiņkrēslā vai skruķiem.
Просто invaļuga. Es tā saku pasots. Labi, negribīšu. Es nevaru pabraukt, tu saproti, tu to. Tu nevar, viss streams beidzās, jā? Ir iebīgs? Kāds ret ir iebīgs? Tā klausies to tekstu, ķipa, tev ir cerība un spēks tam izziņā. Ret ir iebīgs? Kāds ret ir iebīgs? Klausies to tekstu, ķipa, tev ir cerība un spēks tam izziņā. Kodīgs.